Mēs esam C komanda. Mēs esam čaka citroni. Un, ja dzīve tev dod citronus, tad tu lasi čaka dzeju. Bet varam pārēt tajā uz nākamo slaidu. Miglā asaros skatloks. Ko darīt ar skatlogiem? Tā skaitā arī uz čaka ielas. Mūsu priekšlikumos ir, ka skatlogus var veidot kā dizainus. Tie, kuri ir tukši, tos, kurus neviens šobrīd neizmanto kā komerces telpas vai cita veida telpas, atdzīvinam šos logus, neatstājam viņus tukšus un plikus, lai viņi nekrāja putekļus un nav tikai zīmes pārdod vai izīrē, bet izmantojam viņus performancei. Izliekam uz čaka ielas čaka dzeju, uz kādas citas ielas cita dzejnieka dzeju vai daļradi, veidojam mākslu, taisam ielu izstādi šajos skatlogos. Mēs varam arī pievienot izglītojošus materiālus šajos skatlogos. Tātad, un lai nepazustu tas, ka tie skatlogi ir tomēr telpas, kuras vēlās izīrēt, tad viņām kaut kur ir jāparādās. Viens no variantiem mums ir skatloga Tinderis. Visi zina, kas ir Tinderis, tātad, kad tiek ieliktas šīs bildes, un tas ir strādāt kā līdzīgi SS.com. Viens no variantiem būtu SS Rīga, teiksim, pārņemtu Rīgas pašvaldība šo SS sadaļu tieši tukšajām telpām. Kā nākamā ideja radās Rīgas skola 6, tie, kas varbūt ir pazīstami ar Cēsu piemēru, ka šīs tukšās telpas var gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi atdot, ļaut izīrēt jaunu uzņēmumiem, tajās rīkot radošas darbnīcas vai atvērt kādu NVO organizāciju. Mūsuprāt, Rīgā trūkst telpas, kur cilvēki var nākt un kopdarboties, skolnieki pavadīt laiku pēc stundām produktīvi, tāpēc ierosinam, ka var izvērtēt šādas iespējas. Un, lai viss būtu vilinoši un skaisti, tad vajadzētu arī padomāt par skatlogu, par ārtelpu ārpus skatlogiem. Ja mēs izvietojam dzeju un mākslu skatlogos, mēs vēlamies ērti apsēsties, skaistu vietu, kurā baudīt šo mākslu, tātad tie ir augi ielas telpā. Un kā nākamā ideja bija 0 zvaigžņu hotelis. Jā, tātad tas bija tāda ideja, ka ja tiešām nevar neko citu izdarīt, tad šie īpašnieki varētu atvērt tādu iespēju, kad uzliek 2 stāvu gultas vienkārši iekšā. Tur ir maksas tolete, un mums te bija piemēri par to, kad ir cilvēkiem, kam nav kur dzīvot, viņi var izmantot šīs te telpas. Otrais punkts, jā. Sāk kino aizmirsties. Bet kas tad notiks šajā kinoteātrī iekšā? Mēs ierosinām, ka kino šeit tomēr arī paliks, bet mēs ierosinām, ka šeit var darīt vēl vairāk. Mums īstenībā vairs nav pasažieru ostas, un mums nav vairs tie prāmji, ar kuriem braukt. Mums nav arī vairs Titaniks blakus, kur mēs sauļosimies. Mēs varētu uz jumta taisīt lielu sauļošanās klāju, un šis varbūt mūsu jaunais prāmis mūsu pilsētām. Bet iekšā tās varbūt arī koplietošanas telpas, kopdarbības telpas, konferenču telpas, kā mēs to redzam arī šodien. Un šis ir, mūsuprāt, ļoti centrāls punkts nākotnes Rīgā ar Rail Baltiku, ar autoostu, bet mums nav varbūt šīm 2 nozīmīgajiem punktiem Rīgā vietu, kur pārnakšķot. Mēs ierosinām kapsulu viesnīcas. Jo cilvēkiem vienmēr ir vajadzīgs kaut kur palikt. Mums trūkst gan dzīvokļi, gan arī šīs te kapsulas. Un mūsu ideja 3. punktam - tirgus laukumā sāk gulties vakars lēns. Mēs ierosinām pirmkārt izveidot performances mežu. Bet tādu blīvu mežu, lai būtu tiešām tāds mežs, kurā tad būtu šis amfiteātris, kas būtu tā kā pa vidu, kad no citām pusēm nemaz neredz, kas tādā mežā notiek. Un tā skaņas slāpējošā funkcija arī ir šiem te kokiem. Un noteikti būtu jābūt arī bērzu alejai, kur ir iespēja ieskrūvēt kaut ko, lai sulanāk.
lai būtu tā kā viss pieejamais un par sportu? Jā, šo amfiteātri mēs ierosinām veidot ar lielu laukumu, kurā mēs varam apvienot vairākas funkcijas. Mēs varbūt gribam geto games nākotnē šeit, mēs gribam teātri, mēs gribam koncertus, mums vajag kaut kur ārā skatuvi. Tāpēc mums ir šis ieskautais amfiteātris blīvajos apstādījumos. Jo īstenībā, ja mēs paskatāmies uz pilsētas centru, mums pilsētas centrā ir arī jauni parki. Mums ir ļoti seni un skaisti parki, bet mēs jaunus neesam veidojuši. Šī būtu lieliski iespēja izveidot Rīgā jaunu un diezgan lielu parku, jo es zinu, ka tie, kas ir bijuši Londonā, viņiem ļoti patīk šis milzīgais parks un Vāveres. Par Vāverēm mums te komentēja, ka varbūt viņas nebūs iespējams šeit ieviest. Bet ja tāda vieta parādītos, tas zaļums milzīgais, kas būtu tiešām daudz blīvu koku, tad tas būtu milzīgs risinājums. Paldies! Paldies!